Riteņklāns. Vilciens ir kā dzīve. Uz brīdi piestāja, kādā atved. Kādā aizraisa sev līdzi. Tam vienalga, kur ripot kā vest. Viens pīpis, slims vai vesels līķis vai granātas. Mais vai liela gabals. Vai vasaras karstumā vai ziemas putenī. Riteņklāns. Tāpat kā pirms 8 gadiem, kad skrāpējām savus vārdus stācijas ķieģesienā. Uz drīz atgriešanos tā domājām. Bet uz perāna palika tēvs, māte, Ilze ar mazo Dacītu uz rakām. Dacīta tik vicināja rociņu, smējās, sita plaukstiņas orķestra taktī. Un tad vilciens sāka kustēties un vagona siena aizsēdza mīļās sejas. Mēs braucām. Mūs aizved daudzas uz neatgriešanos. Dodiet, es jums palīdzēšu. Paldies jums! Liels paldies! Kas tu pa viršķi? Niekas sutina, dvēseli vēl izmiet. Ūdeni vēl vajadzēs? Ko? Zaķis taču tu šauj. Dīra ar. Zaķis. Tā ir pavisam cita padarīšana. Dzīvā miesā iegrūžas dunci. Jums tie deguni pie rūtas vēl nav pielikuši. Ejiet nost, tur nav ko redzēt. Ņemiet to ar speķīti. Speķis spēku dod. Ņemiet lūdzu. Ar olām nav ko piņķerēties. Braucu mazmeitiņu apciemot. Viņa man pa Šneiderienu mācās. Uz svētkiem jau jāapciemo bērns ir, jā. Bet jūs nu gan tik vasarīgi apģērbies esat. Ārā tāds taisni piesalt sāk. Vakar laika mums laiks izmainījās. Ja nu vienīgi jūs tūl pie stacijas dzīvojat, tad jau negan nekas. Dakteri ar mani ilgi dabūja noņemties. Tos kaulus jau atsalika kopā. To galvu gāja tā pašvakar. Visam bez atmiņas bija. Laikam jau tikai pēc runas bija nopratuši, ka es esmu no Latvijas. Neko nezinām. Tikai ilgu laiku, kad zviņas nokrita no acīm. Uzreiz viss, kā dzīves nostājās acu priekšā. Tēvs ar māti,
sievu. Mazot acīt. Jā, kā viņam tagad. Neko nezinu. Jā. Un es tam virsmežam pateicu skaidru un gaiši. Ja man dienas korteli dos, es to apgaitu uzņemos. Jā, ne? Kļūšu par jaunsaimnieku. Kā brīvības cīnītājiem 60 pūrvietas pienākas. Ko tu ar tām 60 pūrvietām iesāksi? Tur jau vajag vismaz 2 spēcīgu zirgu. 60 pūrvietas. Tas var dabūt kaut tūlīt. 60 pūrvietas. Kusti! Nē, es tik šāru. Kustiņ, liec mīri. Valsts man iedos aizdevumu. Aizņemties viegli, bet atdot. Jaunsaimniecības ir mūsu valsts pamats. Pamats jau var būt, bet no kā tos pamats taisa. Ar valsts aizdevumiem, skaistiem avīžu solījumiem, kā ar cementu saķepina un pamats gatavs. Ēdiet, mīļie ciemiņi, ēdiet, no pakaļ nāk ķīsels. Kāds ārāms ilzīgi par mums tak iedzers, vai ne? Nē, Gustiņ, negribās sūrs. Nu, kas tev te atkal? Es tikai gribēju palīdzēt. Ej, padzīvojies ar brālīti. Lai viņš šoreiz padzīvojas viens pats, es nekādā galā ar viņu netieku. Ej, vien padzīvojies, es tev vēlāk uz zarnas kalošām pasaukšu. Noķēru. Redz, kāda smuka meita. Gluži kā māte. Tikai drusku mati gaišāki. Jā. Par Pēterī gan vēl neko nevar zināt. Par mazu vēl, jā. Es pats ir dzīvs, es viņu vēl nesen redzēju. Vairāk gan neko nevar pateikt. Jā, paldies par to pašu. Šodien zēģeli. Ausis nosaluši. Brīlis ar aizsītu. Tas nu gan bija traks cilvēks, bija nu galīgi dulls. Es vēl domāju, man tikai nav pēlā, ka viņš sāk ar to sacīs sienu grābstīties.
Nu tas ģeldi. Bet nē, runāju tīri sakarīgi vēl par to pats arī, par to mēs arī jautāju. Pāla, tu te karēs no tās puses. Tu taču vēl draudzējies ar to, kā viņu sauc, nu? Ar Ilzi. Nu, kā tad? Ar Ilzi, jā. Kas tur vēl bija? Vai tikai viņi tev toreiz to brūdu gan nenocēla? Kaut kas tās tur bija? Neredzu visu vairs. Jā. Pirmīt aizlika prom pa sliedēm kā zaķis. Nē, nu redz, kur ir? Nevar būt. Kas nevar būt? Meitieši. Ziema tāda agra, jā. Mežā tad drīz cirtēji nāks. Agra gan. Sniegs uz zaļām lapām uzkrita, būs agras pavasaris. Būs gan, jā. Man māte saka, tad mirstot jauni, nu, ja tā uz zaļa sasniegt. Maz bērni. Protams, nu, kas tad tev nekaitē, jā. Zeme kā dārs, jā. Saknes droši vien aug griezdamās. Jā. Un vieta labi, jā, vieta smuka, tāda meža iloks un tāds ezeriņš tā palējā. No tā bumbrai maz priek. Nu. Pie mājas vēl pabradāt. Tālāk tāds dūkstais kā kārta grunti nevarēs. Nu. Vasarā notika nelaime. Nu. Ceļš ar priekškājām iejājās. Es pats knapi izvilkos ārā. Nu ko? Tas saka ceļš, jā. Adda. Tā mēs te valkam. Nav varējis piecelties. Nē, tomēr gājis. Nu, jā, mēs tiksim. Līdz mežmalai tādu nogal tālāk, vairs neiesim.
Nāc, mežā jau nu vairs Tas tik traki viss ir nebūs. pavelti, mēs te velkamies sen ir mājās un silti dibenu uz mūrīšu. Kunga māte. Varēja un uzlikt to otru pudeli ar. Gustam, kā rādās, gribējās vēl. Citu gadu nenāks kaut. Citu gadu pasauksim citu. Varbūt patiešām vairs tālāk neiesim. Nē, ja mēs esam sākuši iet, tad jāiet līdz galām. Tāda vairs nav nekāda atkāpšanās. Velns vairs parāni nost. Māt iededz gaismu. Vecais skopls. Pudelē noskaut. Bet tā Ilze. Nevajadzēja man toreiz izcirtumām zemeņu laiku tik viegli padoties. Nemaz jau tik dosmīgi viņa nebija. Un bērni. Būtu gatavs viņiem te ar abiem knauķiem uzreiz. Tas kuķis viņai ir no Andreja. Bet tas puika, tur būs bijis kāds šarpāks viņai. Tikai vēl zina, kurš. Ko tu te vari vārīties? Kā iedzer tā vārās kā putras katls. Vai tev nav viena alga no kā tas puika? Ja jau tā taisies par iegāti. Kāds iegādnis? Man būs pašam savu zemi. Muldoņa, kas muldoņa. Un paša taisīts mantinieks. Nē, to meiteni es esam mieru ņemt uzreiz. Bet to dzaguzēnu? Nē, lai pacers pats viņu auklē. Es tik nevaru saprast, kur viņa rāvusi ir tā Ilze. Nevarēja pagaidīt. Ko tad? Ko tad? Pašas gada gājumi puiši karā nobeigti. Kā Andrejs. Vai apsievojušies. Un tā pati stacijas smukā Lūcija. Nav neviena kārtīga ņēmēja. Viena pat ar puiku. Puiku? To Andrejs. Mans draugs Andrejs viņai uztaisīja un aizlaidās pie Ilzes. Es tik nevaru saprast vienu lietu. Nu, pagasta divas smukākās mēs, ar ko viņš tās paņem, ar ko? Ne, viņš ir smuks nekā tik tāds garš šķeista. Nu, smukāks jau par tevi bija. Bija. Un es biju. Un kur viņš tagad ir? Bet, ja es uzcērtos, es arī esmu. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Kūs. Viens. Lēķi. Ej, paskaties! Andrej! Andrej!
Celies! Ko lai tā? Andrej! Vēl ir kāda dzīvība. Andrej! Vai! Ir. Kas tam pakanam šonakt liecies? Nu, kāds to lai zina? Varbūt putenis. Būs kāds svešs. Kāds svešs? Kas te puteni var nākt? Ko labāt, vai tiešām šajā mājā viss ir apnieks, vai? Kas tur ir? Kas tur daudzās? Ak, Dievs, kas daudzās? Cilvēks daudzās, ko tu skaties? Cilvēks nosauc jāmas iekšā. Ņem taču. Dievi, ņem aiz pleciem, es tūksties kājām. Tā, abi. Vēl kam iekšā, tiešām tu nevar palīdzi. Aizdedz lampu. Redz, gandrīz jau ir iekšā. Es ņemais pleciem, tu esi kājām. Vai es nevaru saņemt? Tā. Dievs. Jūs atnesnieku. Saka jau, ka ar sniegu gan nevajagot berzēt. Kāpēc tu raudi? Kas tev notika? Nē, nekas. Kas te pastaigāšana iekšā? Ja tomēr nevajadzētu aizbraukt pēc nakts. Sniegs verst. Kājas. Kas tās durvis tur virina? Kas tā pastaigāšana iekšā un ārā? Tante izgāja. Kāda tante? Kāda tante? Lūcija! Mēs taču abi. Viņa vēl kā paredzētā man saka, ejam, es ne par ko. Bet ko tu padarīsi? Tāds sievišķis. Ja ko ieņēma uz galvā, to nedomā. Jā, paredzēšana tā ir dīvaina lieta. Man arreiz Sacijā bija tāds gadījums. Kad tikai būtu dzīvotājs. Lūcija! Lūcija! Mut vaļā, dzer. Žoklis vaļā.
Labi, Dzīvos. Redz, acis pavēr, nu, acis pavēr. Parunāt vari? Parunāt vari? Nu, nē, kā, guli. Tā, tas nu būtu padarīts. Ja iedzer, tur jau es arī izsalies. Man vēl iedzer uz tiem uztraukumiem. Ai, kas tālāk jāzina, to gan nezinu. Nekad nav gadījies. Stāst, ka par apsaldījumiem medus labi nerot. Ilzīt sameklē kādu podiņu medu. Medus visam der. Iedzer. Nekautrējies iedzer. Izsalies jau esi. Ilzīt, tu man dzirdi? Es jau nemaz neguļu. Es jau zinu. Vai, cik tev augstas rokas. Kur tu biji tik ilgi? Tavu tēvu atveda mājās. Tēvu? Bet kur? Kur tad viņš ir? Savās mājās, dēliņ. Kādās savās? Nu, čuči. Tu tikai kamzolu novelc. Es tev lampu atstāšu. Bet pie mums viņš atnāks. Gan jau. Kas nu tagad būs? Šobrīd labāk patiesību neteiksim. Tā būs labāk. Eksotika nav jāmeklē tālu. Tepat pāri okeānam ir Teksasa. Izsmalcinātai fotožurnālistei tas ir izaicinājums. Kā uzņemt labu foto, ja vietējo kauboju sirdis paliek slēgtas? Vajadzīgs kas vairāk par veikli uzmestu laso. Daudzsēriju mākslas filma Miss Teksasa. Šovakar pēc nakts ziņām LTV1.